Hello, turpināsim pagājušo tēmu par mūsu projekta izveidi. Tātad projektam pamatā ir datubāze, SQLite, tātad jeb SQLite datubāze. Mums ir ielogošanās lapiņa, mēs ievadīsim savu tātad lietotāju vārdu un paroli, un mums būs iespēja piekļūt kaut kādiem datiem, kas tiks ņemti no datubāzes. Mūsu gadījumā atgādinu, tas ir uzņēmums, kas nodarbojas ar zekīšu pārdošanu ezīšiem, jo ezīšiem arī ir augsti. Un uz doto momentu mums tagad ir kāds nekāds dizains, mums ir izveidota indeksa lapa, kas ir pati pirmā, un mums ir izveidota login lapa. Tātad atgādinu vēlreiz, ka pati galvenā tātad lapiņa mūsu visā projektā ir lūk šī te main pie, tātad tas ir tas kods, kas nosaka, kas vispār notiek mūsu projektā. Un mūsu projektā uz doto momentu, es varbūt izdzēsīšu, tomēr liekam, uz doto momentu mūsu projektā tātad ir tikai divas lapiņas, ko atpazīst sistēma. Tātad tas ir indeks, kad ienāk tikko cilvēks iekšā mūsu websaitā, un tas, projektā, un tas ir login, kas nostrādā tad, kad cilvēks mēģina ievadīt savus datus un ieiet iekšā sistēmā. Tagad atgādinu, ka tajā momentā, kad viņš nospiež tātad ielogoties, viņš tiek pārvirzīts uz login HTML. Un login HTML pa lielam tā ir forma, kurā iekšā ir vieta ievadīt lietotāju vārdu un vieta ievadīt paroli. Un jānospiež ieiet sistēmā podziņa. Vēlreiz atgādināsim, atcerēsimies, kā tas izskatās. Tātad uz doto momentu mūsu risinājums izskatās šādā veidā. Mums ir titulapa zekīts ezīšiem. Mums ir poga ielogoties, mēs uz viņu nospiežam, un lūk, šī te ir login forma. Problēma tagad uz doto momentu ir tāda, ka mēs varam tur ievadīt, ko mēs gribam, bet mums nekas nestrādā. Jo uz doto momentu mums nav nekādas metodes, kas paņemtu šos te ievadītos datus un pārbaudītu viņus, salīdzinātu ar tiem datiem, kas ir datu bāzē. Pārbaudītu, vai tās lietotājs eksistē. Un, lai to izdarītu, mums ir nepieciešams lai to tātad īstenot, mums ir nepieciešams izdarīt vairākas lietas. Pirmkārt, mums ir jāatgriežas uz main pie, un šajā vietā, tur, kur mums ir uproot login, tātad, kur mēs skatāmies uz ielogošanos, mums šoreiz te ir arī jāparedz dažādas lietas. Piemēram, mums ir jāpaskatās, kāda tagad nostrādā lapas metode. Tātad, ja gadījumā request metode ir get, tātad tad mēs tikai vienkārši parādām lapiņu bez nekā citā. Tātad lapiņa kā lapiņa, nekas tur tātad. Dati, mēs vienkārši statiski viņus attēlojam. Bet mums ir arī otra metode, un tā ir post. Tātad mēs šeit abas divas metodes arī ieliksim. Tātad uproot login, un mēs pasakam, ka metodes ir post un get. Ja nostrādām metode get, tas nozīmē, ka mēs vienkārši attēlojam cilvēkam lapiņu, viņš tur skatās, nāk kaut kā tur tekstīni kaut kas notiek. Bet, ja gadījumā request method, īstenībā mēs varējām rakstīt vienkārši else, bet es gribu, lai jūs to sevišķi uztvertu. Tātad, ja gadījumā metode ir post, tas nozīmē, ka no lapas tiek mēģināts sūtīt kaut kādus datus. Viņš man te jau kur arī piedāvā. Un uz mūsu gadījumā mēs sūtām tātad lietotāju vārdu un mēs sūtām arī paroli. Tad šo pagaidām nodzēsīšu, ja jums nejauktu galvu. Post metode nozīmē, ka lapiņa kaut kādus datus mēģina mums sūtīt. Mūsu uzdevums ir šos te datus pārķert, apstrādāt un parādīt atbilstošu rezultātu. Mūsu gadījumā dati tiek sūtīti no lapas login, tas ir lietotāju vārds un paroli. Ko mēs varam darīt? Mēs varam uztaisīt mainīgo username, kas būs lietotāja vārds, un pieprasīt no tās formas, kas sūta datus, pieprasīt saturu tam elementam, kuram ID ir username. Un mūsu gadījumā ID username ir lūk šim te teksta ievades laukam. Tas nozīmē tajā momentā, kad mēs paprasīsim request form username, viņš mums nolasīs to, kas atrodas šajā laukā username. Tas pats arī attiecas uz paroli. Tajā momentā, kad mēs pasakām request form password, tas nozīmē, ka viņš mums
nolasīs, mēģinās izskrāpēt to, kas atrodas teksta laukā ar ID password. Nu, ko mēs tālāk darīsim ar šiem diviem laukiem? Tātad mums viņi kaut kādā veidā ir jāsalīdzina ar datiem no datubāzes un jāpaskatās, vai tās lietotājs ar konkrētu username password reāli eksistē. Kā mēs to varam darīt? Mēs to varam darīt, ieviešot jaunu metodi mūsu failiņā ar nosaukumu db-methodspy. Tas nozīmē, ka šeit mēs uztaisīsim jaunu funkciju, kas pieslēgsies datubāzei un pārbaudīs. Nu, piemēram, nosauksim check if user exists. Tātad no angļu valodas pārbaudīt, vai lietotājs eksistē. Un šoreiz mēs padosim arī argumentus, un tas būs username un password. Viņš jau tā pa lielam man arī visu generē. Un tātad, kas notiek? Pieslēgsimies atkal pie savas datubāzes, database SQL, izveidosim jaunu kursoru, un šoreiz mums tātad statement, jeb tā komanda, ko mēs gribam izpildīt, ir šāda: atlasīt visu no tabulas users, kur username ir vienāds ar mūsu ievadīto username padoto, un password ir vienāds ar mūsu padoto password. Vienīgais, ko mēs te nomainīsim, mēs pateiksim fetch one, nevis fetch all. Jo tātad fetch one mums atlasīs pilnīgi visus ierakstus, fetch one atlasīs vienu ierakstu. Aizvērsim savienojumu ar kursoru, aizvērsim savienojumu ar datubāzi un mazliet nomainīsim beigas. Ja nu gadījumā rezultāts ir vienāds ar none, tātad tur pilnīgi iekšā nekā nav. Tātad none nozīmē, ka tur iekšā nekā nav. Tātad citiem vārdiem sakot, ja rezultāts ir none, tas nozīmē, ka mums tās lietotājs nepastāv. Mēs neatradām nevienu ierakstu datubāzē, kur būtu tāds lietotājs ar šādu lietotāju vārdu username un ar šādu paroli password. Tad, ja rezultāts būs none, mēs atgriezīsim false. Tātad visa funkcija atgriezīs, ka viss ir slikti, nepatiesība. Ja? Un else pretējā gadījumā mēs atgriezīsim true. Tātad mums šī funkcija pārbaudīs tikai un vienīgi to, vai eksistē tāds lietotājs vai nē. Ja mēs pieslēdzamies pie datubāzes un atlasām no tabulas users ierakstus, atlasām ar tādu username un password, kāds mums tika padots, un mēs tādu ierakstu atrodam, tad mēs atgriežam patiesību. Tas nozīmē, ka tāds lietotājs eksistē. Un ja tāds lietotājs neeksistē, mums nav nekāda rezultāta, tad mēs atgriežam false. Tātad nepatiesība. Tāda lietotāja nav. Mūsu uzdevums tagad ir atgriezties main.py un uztaisīt mainīgo, teiksim, user exists, vai lietotājs pastāv vai nepastāv, šis mainīgais noteiks. Un izsauksim tātad no mūsu datu bāzes metodi, labāk, protams, būtu nokopēt, lai nenokļūdītos ar nosaukumu, check if user exists. Un skatāmies. Ja lietotājs eksistē, if user exists, tātad mums ir pareizi ievadījis cilvēks savu lietotāju vārdu un paroli, mēs viņu esam atraduši datubāzē. Tad mēs viņu pārvirzām uz main page, kurš pagaidām vēl neeksistē, bet mēs viņu uztaisīsim. Un attiecīgi else visos citos gadījumos mēs viņu atgriežam tajā pašā nelaimīgajā login HTML lapā. Nu, te, protams, varētu arī uztaisīt foršāk un varētu uztaisīt kļūdas apstrādi, jā, bet, ja jums gribās cietāku rīksiņu, uztaisiet to pašu uz doto momentu. Tātad vēlreiz, kas mums notiek? Tajā momentā, kad cilvēks ir lapā login, mums ir divas metodas, get un post. Ja nostrādā metode get, tas nozīmē, ka mēs vienkārši cilvēkam stacionāri rādām datus. Nekas mums nav jāpārbauda, nekādi dati mums nav jāiekina. Vienkārši ir jāparāda lapa login HTML. Bet, ja nostrādā metode post, tas nozīmē, ka lapa mēģina sūtīt kaut kādus datus. Mūsu gadījumā tas ir lietotājs un paroli. Mums viņi ir jāizskrāpē ārā no tās formas un jāpārbauda vai datubāzē tāds lietotājs ar tādu konkrētu lietotāju vārdu un paroli, kas tika ievadīta, vai viņš eksistē. Ja viņš eksistē, mēs viņu pārvirzām uz galveno lapu, kaut kādu, kur jau būs mūsu dati un tādas lietas. Bet, ja viņš neeksistē, mēs viņu atgriežam atpakaļ uz login HTML. Nu, lūk, vēl viena lieta, kas mums ir jāizdara, mēs viņu it kā pārvirzām uz main page pārvirzām, bet tāda main page te pagaidām nav. Līdz ar to mēs nokopēsim
piemēram, no indeksa visu to, kas ir ar aprūt un tādā garā. Un mēs, uztaisīsim tātad arī ceļu līdz savam main page. Jūs atcerieties, ka iepriekšējā video, tad, kad mēs veidojām HTML dokumentīšus, mēs uzreiz kreisajā pusītē jūs redzat arī izveidojam main page HTML. Tātad šeit mēs viņu rakstam main page. Funkcija mums sauksies def arī main page. Un mēs atgriezīsim tātad savu render template. Mēs tātad parādīsim, apstrādāsim šablonu main page HTML. Nu, un pamēģināsim tagad visu šo te lietu iedarbināt, mēģinot atcerēties, ka mūsu lietotāja vārds ir user un parole ir user. Iznesīsim šo te nospiežot mazo bultiņu uz jaunu logu. Lūk, ir mans Zekīts ezīšiem, es jums tik tālu strādā. Un tātad lietotāja vārds ir user un parole arī ir user. Es ieju sistēmā, es redzu augšā nomainās adresi uz main page un viss ir kārtībā. Jo, man main page'ā īstenībā nekā tagad nav, tāpēc nekas nerādās, bet kļūdas nav, viss ir kārtībā. Ja es šeit ievadītu nepareizi, piemēram, tur user 111, viņš man atpakaļ atmet uz loginu. Tātad atkārtoju, ja jums gribās bišķucīt sarežģīt savu dzīvi un uzdevumu, pamēģiniet uztaisīt tā, lai viņš parāda arī kļūdas paziņojumu. Nākamais, ko mēs darām, tātad mēs sākam ņemties ar, logins mums ir pabeigts, mēs sākam ņemties ar savu main page. Tātad uz doto momentu paņemsim, nokapēsim visu, kas ir indeksā un iekapēsim iekšā main page HTML. Tātad no indeksa, Ctrl+A, Ctrl+C, main page, Ctrl+V. Noņemsim nost, atstāsim Zekīts ezīšiem, noņemsim tātad mūsu smuko klasi. Bildīti pagaidām arī noņemsim, mums viņa nav vajadzīga, tad mums te būs dati, un ielagoties poga arī mums nav vajadzīga. Nu labi, īstenībā arī šitais mums nav vajadzīgs pagaidām. Bet, kas mums būs vajadzīgs, tie būs reāli dati no sistēmas, no datubāzes. Kā mēs viņus varam dabūt un kādā veidā mēs viņus varam kaut kur izskrāpēt. Ja? Tātad, pirmais, ko mēs darīsim, tas ir, mēs uztaisīsim metodi, kas izgūs ārā datus. Nu, un, piemēram, šī te pirmā metode izgūs ārā visus datus par visiem lietotājiem. Es rādīšu attiecīgi atkal tikai vienas tabulas apstrādi, bet princips viņām visām ir pilnīgi vienāds. Tātad man būs funkcija ar nosaukumu def, teiksim, select all users. Tātad pieņemsim, ka tātad šī metode pieslēgsies datubāzei un atlasīs pilnīgi visu informāciju par pilnīgi visiem lietotājiem. Kādu brīdi var pagaidīt, lūk, man te mākslīgais intelekts jau arī kaut ko piedāvā un piedāvā viņš arī pareizas lietas. Tātad mēs pieslēgsimies pie datubāzes, izveidosim kursoru un šoreiz mūsu komanda ir ļoti vienkārša. Select, zvaigznīte from users, atlasīt visu no tabulas users. Šoreiz mēs izmantojam fetch all, mēs atlasām visus rezultātus un atgriežam pilnīgi visus rezultātus. Tātad funkcija, pēc tam, kad mēs viņu izsaucam, pēc tā momentiņa, viņa atgriež pilnīgi visus rezultātus. No datu bāzes, no tabulas users. Tātad, ja mums ir 2 lietotāji, viņi atgriezīs 2 ierakstus, ja mums ir 4 lietotāji, viņi atgriezīs 4. Tagad tajā vietā, kur mums ir main pie, mēs pateiksim, ka, piemēram, mums ir, teiksim, mainīgais visi lietotāji. Un izsauksim no DB methods, no mūsu failiņa ar funkcijām datubāzē, izsauksim select all users. Tātad, kā tikko mēs izsauksim šo te komandu select all users, mums mainīgā visi lietotāji tiks saglabāti visi lietotāji, kas ierakstīti sistēmā. Un kā mēs viņu teikt varam padot lapai? Lapai mēs viņu varam padot parametra veidā. Šajā te momentā, kad mēs sakam return render template, tātad tajā momentā, kad mēs sakam apstrādāja šablonu page HTML, mēs pirms tam, kā beidzas iekavas, ieliekam komatu un padodam parametru. Es viņu saucu parasti P1, P2, P3, no vārda parametrs 1, parametrs 2 un tā tālāk. Un es viņu padodu lūk šādā te veidā. P1, ja pirmais parametrs ir vienāds ar visu lietotāju. Izklausās pagaidām vienkārši. Pareizi.
Tātad šajā tā main page, kas ir lapa, kura parādās cilvēkam, ja viņš ir pareizi iegājis iekšā sistēmā, šajā tā lapā main page mēs atlasām visus lietotājus un padodam viņus savam main page HTML kā parametru. Tagad mūsu uzdevums ir attiecīgi otrā pusē, jeb main page HTML, šo te parametru nolasīt. Kā mēs to varam darīt? Vienkāršākais variants, kā mēs to vienkārši paskatīsimies, kā viņš strādā. Es zinu, ka es saku daudz vārdu vienkārši. Mēs ieliksim lūk šādi te dubultās figūra iekavas sākumā, tad ir parametra nosaukums P1 un dubultās figūra iekavas beigās. Pamēģināsim palaist savu risinājumu, lai arī pārbaudīt, varbūt man kaut kādas kļūdas ir ieviesušās tur pa vidu. Un arī jūsu gadījumā es ļoti ieteiktu risinājumu pārbaudīt katru reizi, kad jūs ieviešat kaut kādas jaunas funkcijas, lai jūs vismaz ātrāk varētu izskriet, kur ir kļūda, kad viņa rodas. Kļūdas jums radīsies. Tātad spiežam ielagoties, mums ir attiecīgi user un paralēli user. Un mēs esam iegājuši, un mēs esam iegājuši lūk main page HTML. Un main page mums ir tātad jau ir dizainīši tam body un tāds lietas. Un mēs redzam uz doto momentu, ka es kaut kurā momentā kaut kā tas ir bijis, bet es esmu pievienojusi 2 reizes tos lietotājus, un man tagad ir 4 lietotāji kopsumā. Tas ir lietotājs ar ID 1 user, lietotājs ar ID 2 admin, lietotājs ar ID 3 user un lietotājs ar ID 4 admin. Kurā momentā man tas ir izdevies? Nezinu, bet pieņemsim. Tātad šādā veidā viņš mums tikko parādīja pilnīgi visus ierakstus. Tātad 2 figūra iekavas, tālāk parametra nosaukums un noslēdzošās 2 figūra iekavas. Viss jau būtu forši, bet tādā veidā tas nav pārskatām. Tātad, ko mēs darīsim tā vietā, lai mums būtu lūk šāds te tikai parametra nosaukums, mēs pateiksim figūra iekavas procenti. Un tātad figūra iekavas un procenti, un beigās noslēdzošais procenti un figūra iekavas nozīmē, ka mēs imitējam Python kodu. Tātad iekšā HTML mums ir tiesības tagad rakstīt Python kodā. Un mēs pateiksim tātad katram lietotājs in P1, kas ir mūsu tātad katram lietotājam, kas ir mūsu parametrā P1, mēs tur kaut ko citīgi darīsim. Un beigās arī mums ir jāiztaisa uzreiz tātad end for. Tātad tas ir cikls. Katram lietotājam parametrā P1 mēs kaut ko darīsim, un beigās ir end for, tātad ciklā aizvēršana. Katra tabuliņas rinda būs jauns lietotājs. Tātad katram lietotājam parametrā P1 mēs uztaisīsim tr, kas ir table row, tables rinda. Un iekšā tabulas rindā mēs tātad rādīsim viņa datus, pilnīgi visus datus. Tātad pirmā šūna TD, un mēs tur iekšā parādīsim tātad lietotājs. Nu, un varam vairākos veidos te noformēt, varam caur punktu noformēt, un tad, piemēram, kurš pēc kārtas mums parametrs interesē. Varam caur kvadrātiekavām, strādā viss. Man personīgi vairāk patīk caur kvadrātiekavām. Un pie lietotāja es zinu, ka man ir 3 lauki, un es viņus jau gribētu visus 3 arī parādīt. 4 lauki man tur ir. Tātad tas ir lietotāja ID, kurš ir 0. pozīcijā, tas ir 0. lauks. Tad ir username, lietotāja vārds, kas ir 1. laukā. Tad mums ir vēl parole, password, kas ir 2. laukā, un e-pasts, kas ir 3. Tātad katram lietotājam mūsu parametrā P1 mēs ģenerējam jaunu rindu tabulā, un katram parametram, kas tur ir iekšā, mēs ģenerēsim atsevišķu šūnu. Vēl viena lieta, ko mēs uzreiz varam izdarīt, un es kāpēc viss cītīgi mēģinu ieslēgties. Tas ir šeit pie table pielikt tātad border, nu, teiksim, ielikt 1 pikseli lielu šo te ierāmējumu manai tabulē. Nu, pamēģinām palaist un paskatīties, kas sanāks. Lūk, ir man zekīt cezīšiem, ielogoties. User, ups, nepareizi.
ir ok, aizgāja. Un mana tabuliņa ar lietotājiem. Tātad katram lietotājam tiek ģenerēta sava rinda tabulā, un katrai rindai atsevišķā šūnā man lūk tagad ir dati. Ko vēl mēs varam tālāk darīt? Vēl viena lieta, mēs parādījām tos datus tādā pašā veidā, tad tas ir patstāvīgais uzdevums pabeigt šādi te līdz galam. Tādā pašā veidā, kaut vai šajā te main page, mēs varētu arī parādīt informāciju, piemēram, pār klientiem. Tātad, ko mums vajadzētu izdarīt? Mums vajadzētu uztaisīt tagad atkal jaunu metodi iekšā, tātad jaunu funkciju pie DB methods. Pieņemsim, ka mēs viņu nosauksim select clients un atlasīsim tagad no datubāzes pilnīgi visus klientus. Attiecīgi atkal mākslīgais intelekts man jau te ir sagenerējis visu kaut ko, bet komanda pa lielam paliek tāda pati, kā viņa bija arī pie select all users. Tātad mēs palaižam savienojumu ar datubāzi, mēs izveidojam kursoru, kursora komanda ir atlasīt pilnīgi visu informāciju no klientiem, mēs izpildām komandu, aizveram kursoru, aizveram datubāzes savienojumu, atgriežam rezultātu. Un tad šajā te vietā, kur mums ir main page, kā mēs realizēsim to, lai mēs padotu vairāk nekā vienu parametru. Piemēram, mums būs mainīgais visi klienti, un mēs viņu aizpildīsim, izsaucot no DB methods select all clients metodi. Tajā momentā, kad mēs viņu izsauksim, mainīgajā visi klienti tiks ierakstīti, visi klienti, kas atrodas mūsu datu bāzes tabulā clients. Un šeit beigās tajā vietā, kur mēs atgriežam šablonu main page HTML, mums ir padots pirmais parametrs P1, un pirms iekavā mēs atkal ieliekam komatu, pasakam mums ir otrais parametrs, piemēram P2, un pasakam, ka viņš šoreiz ir visi klienti. Un tad otrā pusē obligāti, jeb HTML pusē, mums ir jānokir šie te dati un jāapstrādā. Piemēram, mēs atkal varam uztaisīt tabuliņu. Un šī te tabuliņa šoreiz būs nevis for lietotājs, bet for clients in P2. Neaizmirstam nomainīt parametru nosaukumu. Un klientiem mums bija cik lauki? Bija ID, company name un kaut kāds apraksts. Jā, tad bija 3 tikai lauciņi. Tad lieko mēs nodzēšam. Un ja mēs tagad palaidīsim savu risinājumu dzīvītē un atvērsim viņu jaunā cilnē, Jā. Tad mēs redzam, ka es kaut ko neesmu uztaisījusi līdz galam. Labi, tātad for clients in P2. Ja nu gadījumā rodas kaut kādi jautājumi par datubāzi, mēs vienmēr varam paskatīties šeit, kādi mums ir dati, tajā momentā, kad mēs veidojam tabulu funkcijā create tables. Tātad tabulas nosaukums man ir clients, un man viņā ir 3 lauki. Un metodē select all clients es pieslēdzos tabulai clients. Izskatās labi. Vēl viens variants, kā mēs varam pārbaudīt, kurā vietā notiek problēma, mēs varam šeit ierakstīt print. Un, piemēram, visi klienti pamēģināt izdrukāt. Viņš izdrukāsies tātad labajā pusē šeit apakšā, tur, kur visi sistēmas paziņojumi. Ja viņš izdrukā visu kārtībā, teiksim, viņš izdrukās te man klientiņš, es redzēšu, ka viss ir kārtībā, tāda problēma man ir HTML pusē. Tad nozīmē, ka HTML pusē es nepareizi kaut ko tur saņemu apstrādā. Bet, attiecīgi, ja viņš man neko neizdrukās, tad zināšu, ka problēma ir jau atlasot datus no datubāzes. Šoreiz es nočītošu, neiešu pa garo ceļu, bet uzreiz šeit ierakstīšu /main page, kas man imitē šīs te main page izsaukumu. Nu lūk, ir mani klienti. Viss ir kārtībā. Kāpēc viņi neierakstījās tajā momentā, es nezinu. Pamēģināsim ierakstīt /main page. Viņi pielikās šeit beigās, kā otra nākamā tabula. Vajadzēja viņus kaut kā dalīt. Nu lūk,
šādā veidā mēs varam pievienot vēl papildus parametrus. Nu, pagaidām es šo te vienu nodzēsīšu parametru ar klientiem un atstāšu, lai nejauktu jums galvu, tikai lietotājus. Ko mēs vēl varam darīt ar lietotājiem? Ir vēl viena ļoti svarīga lieta, kas mums būtu jāizdara. Kā minimums ir īstenībā vairāk svarīgas lietas. Bet kā minimums mums ir viena svarīga lieta, un tas ir datu redigēšana. Jo tā kā jums tā ir sistēma, ar kuru jūs veiksiet pasūtījumus, ar kuru jūs atlasīsiet datus, tur dzēsīsiet, tas nozīmē, ka jums ir ļoti, ļoti svarīga tāda iespēja, ka jūs tos datus varat labot kaut kā, vai pievienot jaunus, vai nodzēst esošos. Un sāksim ar to, ka mēs pievienosim. Uztaisam jaunu šūnu, tātad katras rindas beigās par lietotāju mums būs jauna šūna. Un mēs pieliksim viņai saiti, hipersaiti pagaidām. Mēs viņu tur noformēt varam kā podziņu, jā, bet tā ir hipersaite pagaidām. Un tā būs hipersaite uz kurieni? URL for. Un mēs uztaisīsim tūlīt arī lapiņu edit user, kuras pagaidām vēl nav, jā, bet mēs viņu uztaisīsim tūlīt. Un vēl mēs ieliksim ID, lietotājs 0. Tātad, katras rindas beigās mums parādīsies, pabeigsim, un hipersaitē teksts būs, teiksim, redigēt, un aizvērsim hipersaiti. Tātad, katras rindas beigās mums parādīsies vēl arī links ar uzrakstu redigēt, un nospiežot uz šī linka, tīri teorētiski mēs atvērsim lapu edit user un padosim kā parametru lietotāja ID. Tad lietotāja konkrētais unikālais ID atrodas šajā te 0. laukā. Mēs pateiksim, ka parametrs ID ir 0. lauka vērtība. Piemēram, ja lietotājiem ID ir 1, tad tieši šeit tiks padots 1. Ja lietotājiem ID ir 2, tiks padots 2. Un tad mums paliek apstrādāt otrā galā, tātad mums tādas lapiņas edit user nemaz nav. Tātad uztaisam lapiņu edit user HTML. Viņai arī ir jābūt iekšā templatos. Nokopēsim visu stilu, ieliksim iekšā edit user stilu, tikai mēs noņemsim no stabaliņa, atstāsim pagaidām tikai šo te standartu augšiņu un apakšiņu. Nekā cita te pagaidām nav. Tātad, un atkal mums ir jāapstrādā divās vietās mūsu useri. Tātad, pirmkārt, mums tas edit user ir jāapstrādā main pie, un mums ir jāpasaka, ka mēs sagaidām, ka mums atnāks kaut kādi dati, un mums šie dati ir kaut kā jāparāda. Edit user. Un tad mums ir arī jāuztaisa HTML lapiņa, kur mēs viņus attēlosim. Nu, iesāksim ar main pie. Tātad šo es padēsīšu. Iesāksim ar main pie, kur mēs izveidosim tātad arī uproot. Un uproot šoreiz mums būs edit user. Tātad redigēt lietotāju datus. Ko mēs iekšā viņām darīsim? Mēs viņā tātad pēc padotā ID nolasīsim informāciju par konkrētu lietotāju. Tātad user ID mums būs parametriņš. Un mēs viņu nolasīsim tātad request args get ID. Nu, tajā viņš man arī nogenerē. Tātad tajā momentā, kad mēs šeit pateicām ID vienāds lietotājs 0, viņš paņēma konkrētu skaitlīti, saglabāja viņu mainīgai ID. Un tad attiecīgi servera pusē mēs viņu varam izkasīt ārā no visiem parametriem, izmantojot request args get. Un pēc šī konkrētā nosaukuma mēs viņu varam no turienes izkasīt ārā. Kā tikko mēs izkasījām ārā lietotāju ID, tālāk jau mēs varam darīt visu šādas lietas. Nu, piemēram, ieliksim vēl arī šeit ar citu request method get. Tātad tikai tajā momentā, kad mēs attēlosim datus, tikai tajā momentā mēs izkasīsim to konkrēto ID un tur kaut ko ar viņu tur tālāk darīsim.
Tātad, ja request metode ir get, mēs izkasījām lietotāju ID, tagad mums viņš ir jādabū no datubāzes. Teiksim, lietotājs, un mēs neko nevaram tālāk darīt, jo mums nav tādas metodes. Lūk, mums piedāvā select user by ID, problēma ir tāda, ka mums tādas metodas nav. Tātad mēs atgriežamies uz DB metodspy un uztaisīsim metodi def select user by ID, user ID, kas mūsu gadījumā atlasīs pēc konkrēta ID, konkrētu lietotāju no datubāzes. AI atkal nāk palīgā, principā pa lielam te viss ir pareizi, tikai jāpārbauda ļoti uzmanīgi, jāpārbauda šis SQL tātad statements. Tabula mums ir tiešām users, un user ID mums tiešām šādi rakstās. Jo visbiežāk viņš tieši izdara kļūdu šeit, mākslīgais intelekts, un tad, ja ir kļūdas ar SQL komandām, jums loģika nekas nestrādās. Tātad mums ir tāda funkcija atlasīt lietotāju pēc ID, un kā parametrs, tātad arguments viņam ir tas user ID. Atlasām visu informāciju par lietotāju, un tagad mēs to konkrēto lietotāju jau padodam kā parametru uz edit user HTML. Un iekšā edit user HTML mēs parādīsim visu informāciju par šo lietotāju. Ieliksim viņu tātad formā. Es šo te tagad uzrakstīšu pa fikso un tad uzlikšu pātrinām un paskaidrošu beigās, kas tas ir. Tātad, kas mums šeit notiek? Tā kā mēs padāvājam parametru P1, mēs viņam tieši tāpat varam piekļūt cauri dubultajām figūru iekavām. Un mēs sev ģenerējam tātad katram lietotājam, kad mēs viņam tabulijā nospiedīsim pašās beigās uz hipersaites redigēt, mēs aizvedīsim tātad viņu uz, nepareizi rakstīju, aizvedīsim uz šo te formiņu, un formiņā mēs attēlosim par to konkrēto vienu lietotāju visus datus. Mēs attēlosim lietotāju ID, lietotāju vārdu, paroli un e-pastu. Un pašās beigās būs pogas saglabāt, ja nu mēs tur kaut ko gribam vēl arī padarīt. Tīri teorētiski mums to lietotāju ID vajadzētu padarīt nerediģējumu, tātad tas ir jūsu pastāvīgais uzdevums, ja jums gribās kaut ko cietāku riekstiņu. Tātad te formā šim te lietotāju ID būtu jābūt nerediģējumam teorētiski. Pamēģināsim palaist visu šo te dzīvē un paskatīties, kas nāks. Tātad, lūk, man ir main page jau attēlojas, man ir, teiksim, visi lietotāji ar datiem un podziņa redigēt. Un nospiežot podziņu redigēt, notiek kaut kas dīvains. Ne tas, kam būtu jānotiek. Palaižot dzīvē, mēs noķeram kļūdu, tāpēc, ka vienā vietā, kamēr kopējās, tātad es nenomainīju failā main.py, mums šeit beigās vajadzētu atgriezt tātad return render template, mums vajadzētu atgriezt šablonu no edit user. Un es te kopēju un attiecīgi netīšām iekopēju vēl main page, kas nebija pareizi. Un tad pamēģināsim iedarbināt visu šo te risinājumu, paskatīties, kas sanāk. Ielogosimies, tātad user. Nu, un lūk, nospiežot uz redigēt, parādās visa informācija par lietotāju. Nospiežot, piemēram, uz lietotāju 2 admin, arī parādās visa informācija par lietotāju.
Podziņu atpakaļ, ja ir vēlēšanās, jūs droši varat izveidot paši, kā atgriezties uz iepriekšējo. Nu, un tagad izmēģināsim saglabāt mūsu rezultātu. Jo uz doto momentu mums ir tā, kad mums ir podziņa saglabāt izmaiņas pie edit user, bet faktiski viņa vēl nestrādā, jo mēs šajā te main pie viņu neesam apstrādājuši. Tātad, tajā momentā, kad cilvēks nospiedies uz podziņu saglabāt, tiks iedarbināta formas tātad datu nosūtīšana, un līdz ar to mēs viņus varam izķert edit user HTML, skatoties, vai request metode ir vienāda ar post. Tātad cilvēks kaut ko mēģina mums padot. Un, ja cilvēks kaut ko mēģina mums, tātad formiņa kaut kādus tur mēģina datus mums padot, tad mēs nokasām no formiņas ID. ID gan mums nebūs vajadzīgs. Mēs nokasām no formiņas username, tātad lietotā vārdu. Mēs izkasām ārā password paroli. Mēs paņemsim e-pastu, kādi dati mums tur vēl bija. Lietotājam, tabulā lietotāja mums ir user ID, username, password un email. Tātad izņemot user ID mums ir vajadzīgs vēl 3 vērtības. Tātad username, password, email. Pārbaudīsim, vai viņi mums ir arī šeit. Tā, labi. Šeit viņi mums arī ir. Vienīgais, ko mēs varētu darīt, laikam mums būtu jānoņem nost šis te ID. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nevajadzētu dot lietotājiem iespēju viņu rediģēt, jo šis ID viņam ir jābūt unikālam, un mēs nezinām, ko lietotājs ierakstīs. Un loģiski domājot, lietotājs arī nevar iegaumēt pilnīgi visām tabulām, visiem ierakstiem ID. Tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk viņš ievadīs tādu ID, kas jau ir datubāzē, un notiks konflikts, un tad tiks atgriezta kļūda, un tad būs problēma, attiecīgi tā problēma būs jālabo mums. Nu, ko mēs darām? Tātad mēs paskatāmies, ja request metode ir post, tātad formiņa mēģina nosūtīt mums datus. Mēs no formiņas izņemam ārā username, lietotāju vārdu. Mēs izņemam paroli, mēs izņemam e-pastu. Un mēs atjaunosim lietotāja datus pēc ID. ID mēs paņemsim no argumentiem. Neaizmirstam, ka argumenti mums joprojām ir augšā tātad adreses rindā pieejami. Un mēs izsaucam funkciju update user, kura reāli mūs vēl neeksistē, atjaunot lietotāja datus datubāzē. Tāpēc mēs atgriezīsimies uz DB method spy, un mums ir nepieciešama metode, kas atradīs konkrētu lietotāju pēc ID un atjaunos viņa datus. Lielam šeit jums arī tātad tiek ģenerēts viss automātiski, bet nu tomēr visādam gadījumam tas, protams, ir jāpārbauda. Un šī ir jauna tāda metode, SQL, ko mēs vēl neesam skatījušies. Tāda komanda update. Update nozīmē atjaunināt. Tad mēs atjauninām tabulu lietotāju un pasakām, ka tagad username būs vienāds ar to mūsu padoto username. Password būs vienāds ar to padoto password. Kur? Tātad mums ir jāatrod, mēs visu to labosim tur, kur user ID ir vienāds ar padoto user ID. Nu, tagad vēl šeit ir problēma. Es domāju, jūs jau varbūt pamanījāt, ka te mēs izsaucam vēl arī pieliekam e-pastiņu, un tur attiecīgi e-pastiņa nav. Tas nozīmē, ka arī šeit pašā funkcijā mums e-pasts arī ir vajadzīgs. Mēs taču viņu arī izmantojam. Un tātad mēs papildināsim e-mail vienāds jautājuma zīme. Jautājuma zīme tas ir parametrs, ko mēs norādām šeit. Tātad, kāpēc kārtas iet jautājuma zīmes mūsu komandā, tāpēc kārtas mēs arī liksim šeit savus parametrus. Pirmā jautājuma zīme mums attēlo username, otrā jautājuma zīme mums attēlo password, trešā jautājuma zīme mums attēlo e-mail un attiecīgi ceturtā jautājuma zīme mums ir user ID. Viss pārējais paliek nemainīgs. Nu, tādu pamēģināsim iedarbināt mūsu risinājumu, paskatīties, kā sanāks. Tātad, ieejot sistēmā,
mēs redzam, mums ir, piemēram, user, un tur visiem ir vienāda e-pastiņa. Pamēģināsim pamainīt e-pastiņu, piemēram, uz user@example.com. Nospiedīsim saglabāt, un mēs dabūjam kļūdu. Un kļūdu mēs dabūjam tajā vietā. Kāds brīdiņš pagāja, kamēr atradu dažas kļūdas. Lielākā kļūda bija tāda, ka pie edit user formas attiecīgi man bija uzrakstīts nevis metode, bet metodes, metods. Man te bija liekais S burtiņš, līdz ar to nekādīgi nevarēja nostrādāt metode post, līdz ar to nekas netika arī ielikt sistēmā. Un otrā lielākā kļūda bija tāda, kad izrādās, ka mēs nevaram nolasīt ID atkārtoti. Tātad, lūk, šajā vietā mēs skatījāmies user ID, mēs viņu ņemām no adreses rindas, izsaucot request args get un padodot, zem kāda atslēga vārda mums ir ID vērtība. Izrādās, ka otru reizi mēs tā nedrīkstam darīt tajā momentā, kad mums ir post metode izsaukta. Līdz ar to ir jāatrod kaut kāds veids, kā lietot to pašu request form, lai izskrāpētu tos datus no formas. Līdz ar to pašā formā es ieliku vēl vienu jaunu lauku, viņam ir atribūts hidden, tātad viņš ir paslēpts, lietotājs viņu neredz, jo vēlreiz atkārtošos lietotājiem attiecīgi, nekādā gadījumā nebūtu jālien iekšā šajā te, nebūtu jāiztiek šis te ID parametrs. Un ja mēs palaidīsim, tad uz doto momentu, ko mēs redzēsim, protams, iznesīsim jaunu atsevišķi kā cilnē. Es uzreiz šeit augšā ierakstīšu main page, lai man nevajadzētu iet cauri visām login vietām. Piemēram, paņemsim 4. vienīgo, kas man nav palicis jau izmēģināt 4. adminu. 4. lietotāju, tātad user ID viņam ir 4. Mēs šeit redzam tātad, kad formā tas nekur neparādās, parādās gan augšā adresē, kas arī nav sevišķi labi, bet, pagaidām mums ar to būs pietiekoši. Nomainīsim viņam, piemēram, to pašu nelaimīgo e-pastu uz admin@example.com. Un nospiežot saglabāt, lūk, mēs redzam, ka šajā te vietā nomainījās e-pastiņš uz admin@example.com. Tātad viss strādā, viss ir forši. Mums ir funkcija, kas mums updato šo te visu datubāzē ieraksta informāciju, un mēs varam rediģēt pilnīgi jebkuru lietotāju datus. Ko mēs vēl labu varam darīt? Tātad, protams, kā ja jau mēs kaut ko pieliekam katram lietotājam, varam pamainīt, protams, mums vajadzētu būt arī iespēja šos lietotājus padzēst īstenībā. Piemēram, kā manā gadījumā, man ir 2 lietotāji user un 2 lietotāji admin. Ko mēs varam darīt tātad šādā veidā? Pirms varbūt mēs mēģināsim dzēst, varbūt mēģināsim pielikt arī kaut ko jaunu, pielienot jaunu lietotāju, jo tas ir mazliet sarežģītāk nekā nodēst. Nodēst mēs vienmēr paspēsim. Tātad, lai pievienot jaunu lietotāju, mums šajā te main page, galvenajā lapā, kaut kur apakšā zem tabuliņas, vajadzētu pielikt podziņu pievienot jaunu lietotāju. Teiksim, kaut kur šeit zem tabulas es to izdarīšu. Un manā gadījumā tā būs hipersaite. Un hipersaite mani vedīs tātad uz standarta manu URL for, tātad adrese. Un adresi pagaidām viņa vēl neeksistē, bet es viņu pēc tam izveidošu un viņa sauksies add user. Tātad uzrakstīņš būs pievienot jaunu lietotāju un noslēgsim mūsu tegu A. Tātad uz doto momentu tāda user neeksistē, tad mūsu nākamais uzdevums ir uztaisīt šādu te gan failiņu, gan arī sasaistīt viņu main pie, tātad, lai sistēma zinātu, ka tajā momentā, kad mēs izsaucam add user linku, mums ir jāparāda add user HTML. Tātad jaunais failiņš mapē templates add user.html. Viņš pagaidām ir tukšs. Ko mēs izdarīsim? Mēs paņemsim visu no edit user HTML un iekopēsim viņu iekšā šeit. Jo principā pa lielam lietotāju redigēšanu un lietotāju pievienošanas īstenībā ir gandrīz viens un tas pats. Kas mainās? Mainās tas, ka mums nav vairs user ID, jo mēs veidojam jaunu lietotāju, tad mēs viņu nodzēšam nost. Vēl viena lieta, kas noteikti mainīsies, ir tas, ka mums vairāk nebūs value,
jo vēl jau mums attēloja tā konkrētā lietotāja parametrus. Vairāk mums viņu nav. Tad mēs veidojam jaunu lietotāju, līdz ar šo šīs te vietiņas ir jāatstāja tukšas. Tā, vēl viena lieta, kas mums noteikti būs jānomaina, tā ir darbība, kas notiks tajā momentā, kad mēs nospiedīsim uz podziņas saglabāt, vai pievienot, labi, nosauksim šodien pievienot jaunu lietotāju. Tā lai uzreiz būtu redzams, ka tā ir cita forma. Tātad metode joprojām paliek post, mēs postosim, tad padosim šos te datiņus, bet šoreiz mēs šeit nomainīsim uz add user. Tātad mēs izdarījām ko? Mēs uztaisījām mūsu lapā main page, mēs uztaisījām linku jauna lietotāja pievienošanai, un nospiežot uz šo te linku, mēs ar laiciņu pāradresēsim tātad cilvēku uz add user HTML, un tā ir formiņa ar tukšiem laukiem, kur viņam ir jāieraksta lietotāja vārds, parole, e-pastiņš, jānospiež uz pogas pievienot jauno lietotāju, kas būs pašā apakšā. Tagad, kas mums palika? Mums palika izdarīt tā, lai šis te add user, tas mistiskais links vai mistiskā komanda, lai viņu atpazīst arī main.py. Līdz ar to mēs te kaut kur ieriktēsimies, teiksim, šeit, un pievienosim jaunu app-root. Tātad mums ir jāpievieno jauna darbība. Tā kā daļēji viņa ir stipri līdzīga tātad edit user, tad es viņu nokopēšu un padzēsīšu lieko. Īstenībā viņa būs stipri līdzīga, jo tā logika ir gan arī vienāda. Mēs tātad nospiežam uz podziņas, viņš mums aizved uz to konkrēto formu, un tad, kad mēs nospiežam saglabāt, mēs vēl izveidosim datubāzē funkciju, kas saglabās šos te visus datus, un hopā atgriežamies atpakaļ uz main page ar visiem lietotājiem. Tad šeit mēs mainīsim uz add user. Un ko mēs tātad labutu darīsim? Tātad, ja mēs tikai parādam lapiņu, ja mūsu metode ir get, tad logiski, ka mums vairāk ID nekāda nav. Īstenībā mums vispār būs vai svarīgs get. Jā, būs svarīgs. Mēs parādīsim viņam tātad return, render template. Tātad mēs parādīsim viņam lapiņu ar nosaukumu add user.html. Tātad tajā momentā, kad cilvēks tikai vienkārši ielādē lapu un pirmo reizi viņu redz, tad mēs viņam parādīsim šo te mūsu izveidoto HTML lapiņu, add user HTML. Tur ir iekšā tukšums, cilvēkam ir jāaizpilda visas vietas pašam. Bet pretējā gadījumā, ja no gadījumā metode ir post un cilvēks mēģina šos te datus padot un kaut kur saglabāt mistiski datubāzē, tad ko mēs darīsim? Tātad mēs nolasīsim lietotāju vārdu, paroli un e-pastu no formas, tā teikt izskrāpēsim no formas šos te datus. Vienīgais, kas mums tagad mainās, mēs tagad neizsauksim funkciju update user, kas atjauno jau eksistējušo lietotāju datus, bet mēs izsauksim citu funkciju, kas mums pievienos lietotāju sistēmā. Līdz ar to visas funkcijas, kas mums attiec uz datubāzi, neaizmirstam, mums atrodas DB methods.py. Līdz ar to šeit mēs uztaisīsim jaunu metodi add user. Un ko mēs pievienosim? Tātad mēs pievienojam šo te informāciju. Mēs pievienojam username, password un email. Tātad mēs pievienojam lietotāju vārdu, mēs pievienojam paroli un e-pasta. Un attiecīgi, viņš mums jau dot arī noģenerēt kaut ko. Un atceramies arī tādu lietu, kad mēs īstenībā tā kā pirmais lauks user ID mums ir primārās atslēgas lauks, tad SQLite dod mums iespēju viņu neaizpildīt, viņš tiks aizpildīts automātiski. Tad mēs to user ID varam nemaz nenorādīt uz doto momentu. Mēs aizpildām viņu automātiski. Tam ir savi plusi un savi mīnus, tu ieraudzīsiet kāpēc, bet Tātad, un kas mums notiek? Mēs kā vienmēr pievienojamies datubāzē, mēs izveidām kursoru, mēs uztaisam komandu, izpildām komandu, un mūsu gadījumā komanda ir šāda: ievietot tabulā users, laukos username, password un email, vērtības, kas ir apzīmēts ar jautājumu zīmēm.
Un jautājuma zīmes tātad tie ir tie parametri, kas mums norādītais komatā. Tātad tabulā users, kolonā laukā username, tiks ielikta vērtība, kas ir pirmajā, kā pirmā jautājuma zīme, un tā pirmā vērtība ir username. Attiecīgi laukā password tiks ielikts password, un attiecīgi laukā email tiks pielikts email. Nu, pēc tam, kad tas tiek izdarīts, kad mēs esam izsaukuši savu funkciju, jānomaina šeit nosaukums. Kad mēs esam izsaukuši savu funkciju, tad mēs cilvēku pāradresējam atpakaļ uz to pašu main page, uz to mūsu galveno lapu, lai viņš redz, ka, wow, super, pievienojas jauns lietotājs. Nu, tad pamēģināsim visu šito palaist un cerēsim, ka strādā. Es atkal aiziešu uz main page, lai man nevajadzētu tur visu logoties iekšā. Jā, mana hipersaita kaut kur karājas pagaidām šeit, nekas, pieņemsim. Tātad man būs kaut kāds lietotāja vārds, tiksim, Anna, Anniņa, whatever. Un, piemēram, šāds. Mēs nospiežam uz pievienot jaunu lietotāju, un lūk, mēs redzam, ka mums parādījās 5. lietotājs Anna, kurai ir parola Anna attiecīgi un vispārējais. Šo, protams, tabuliņu vajadzētu uzlabot vispār visu dizainu šeit padarīšanai. Bet principā pagaidām būs ok. Tā. Nu, un add user mēs varbūt liekam mierā, taisim ceļu. Main page'ā varbūt mēs ieliksim kaut kādu vienu breiku, varbūt atdalīsies mums tā nelaimīgā hipersaita no tabulas. Un kas mums vēl palika? Vēl mums palika pievienot ne tikai redigēt podziņu, bet mums palika pievienot podziņu arī dzēs. Tad es viņu atstāju kā pašu beidzamo, jo tur ir viena maziņa problēma. Diezgan liela īstenībā problēma, ja tā palabam. Tad problēma ir tāda, ka tajā momentā, kad mēs nodzēšam lietotāju, tad SQLite automātiski mēģina atbrīvot, ierakstīt nākamo lietotāju viņa vietā. Un tur sanāk diezgan liela piņķere ar ID, un tā kā ID mums ir primārais atslēgas lauks, tad dažreiz garās tā, ka tās vērtības nokonfliktē un viņš izmet kļūdu. Nu, bet attiecīgi tas ir atkal cietais rieksiņš pastāvīgajam darbiņam, lai jums arī būtu ko darīt un izvingrināt savas palaikās šūnas. Tad kā mēs pievienosim main page'ā, mums ir jāpievieno podziņu nodzēst. To mēs daram, kopējot to pašu nelaimīgo pogu redigēt. Tikai kas mums mainīsies? Mainīsies tas, ka tagad mēs šeit padosim URL nevis uz edit user un apstrādāsim viņu mūsu funkcijā edit user, bet mēs padosim viņu uz main page, uz tātad galveno lapu. Jo pa lielam mēs kā darbojamies vienā un tā pašā lapā main page, kad mēs nospiežam podziņu delete, tad sistēma ir tāda, kad mēs nodzēšam lietotāju datubāzē un atjauninām to pašu main page, lai lietotājs redz izmaiņas. Lai viņš redz, ka ok, tur viens lietotājs tika noņemts. Tad mēs viņu padosim uz main page. Atgriežamies, kur mums ir main page. Aha, šeit. Pagaidām tas ir ļoti, ļoti tāds maziņš mums tur. Bet mēs viņu tūlīt arī paplašināsim. Tātad, uz doto momentu mums ir tā, ka tajā momentā, kad tiek izsaukta lapa main page, mēs nolasām pilnīgi visus lietotājus no datubāzes, un tad pasakām, ka lūdzu parādiet mums lapiņu mainpage.html un padodam kā parametru visus lietotājus. Principā šis te mums paliks, bet mēs mazliet nokopēsim no metodas edit user. Tad mēs paskatīsimies, mēs pamēģināsim nolasīt šo te ID no argumentiem. Jo tajā momentā, kad cilvēks nospiedīs tātad podziņu dzēst, kur ir šeit, mēs izsauksim tātad adresi main page un padosim viņai kā argumentu ID. Tajā momentā, kad mēs vienkārši rādam pilnīgi visus lietotājus pirmo reizi, šis ID neeksistē. Bet tajā momentā, kad mēs nospiežam uz nodzēst, mēs izsaucam to pašu lapu un padodam šo ID kā atslēgu. Tātad līdz ar to mēs varam paskatīties. Pamēģinam nolasīt atslēgu vārdu ID. Ja nu gadījumā tur iekšā nekā nav šajā te ID,
Tas nozīmē, ka mēs rādām lapu pirmo reizi, un tur jāparāda ir vienkārši visi lietotāji, un nekas cits nenotiek. Pretējā gadījumā, ja nu gadījumā tas ID tiešām eksistē, tas nozīmē, ka cilvēks ir nospiedis uz podziņas nodzēst. Un tajā ID mums atrodas lietotāja identifikācijas numurs, un pēc kura mums ir datubāzē jānodzēš konkrētais lietotājs. Līdz ar to mēs šeit varētu izsaukt metodi kaut kādu, kurš mums pagaidām nav. DB methods. Aiziesim uz DB methods un uzrakstīsim šo te metodi, lai mums būtu ko izsaukt. Tātad funkcija, kas nodzēsīs lietotāju. Tātad def, teiksim, delete user, un mums ir obligāti nepieciešams user ID, citādi mēs īsti nezināsim, ko dzēst. Mazliet pagaidīsim, gan jau gudrais mākslīgais intelekts mums pats visu nogenerēs. Un tad, kas notiek? Jā, izveidojam savienojumu ar datubāzi, izveidojam kursoru un palaižam komandu delete, tātad nodzēst delete from users, tad nodzēst ierakstu no tabulas users, kur lietotāja ID, jeb user ID ir vienāds ar to mūsu saņemto user ID. Tātad šī funkcija mums dzēsīs tieši konkrēti no datubāzes. Tātad paņemsim DB methods, delete user un paņemsim viņam user ID. Tā. Īstenībā šajā vietā es uztaisīšu mazliet nepārāk forši, jā, to varētu savādāk darīt. Nebija nekādas nepieciešamības rakstīt šīs te divas rindiņas divas reizes, bet, varbūt tā būtu mazliet skaidrāks. Tātad vēlreiz, kas notiek? Tad, kad mēs ielādējam main page, kas ir mūsu galvenā lapa, kur atrodas visi dati, dotajā gadījumā pagaidām tikai dati par lietotājiem, tad viņa tiek parādīta pirmo reizi, bez nekādām citām domām, līdz ar to šis te ID adreses rindā nemaz neeksistē. Un tad mēs parādām, izvēlamies visus lietotājus no datubāzes, padodam viņu kā parametru, parādām visu lapiņu. Bet, ja no gadījumā cilvēks nospiež uz podziņas dzēst, lūk, šeit varbūt iezīmēšu, tad cilvēks nospiež uz podziņas dzēst, tad mēs vēršamies pie tā paša nelaimīgā main page, pie tās pašas lapas, bet mēs padodam parametru ID, kurā iekšā mēs saglabājam lietotāja unikālo identifikācijas numuru. Un tātad, ja tāds numurs eksistē, tad mēs nodzēšam lietotāju pēc viņa konkrētā ID un atkal atlasām visus lietotājus vēlreiz no datubāzes un parādām viņus cilvēkam. Pamēģinām, kā šis te strādās. Tā, main page. Lūk, man piemēram ir 4. admins, nospiedīsim dzēst. Lūk, mēs starp citu īstenībā arī adresē, viņš pagaidām paliek, bet viņš paliek no iepriekšējās darbības. Īstenībā faktiski te viņa nav. Ja mēs nospiedīsim, teiksim, dzēst, teiksim, kaut vai šo te trešo useri, lūk, arī mums tiek nodzēsti visi dati, viss strādā, viss ir skaisti. Ko mēs vēl varētu darīt? Tātad nākotnē, protams, tas jau paliks kā patstāvīgais uzdevums, bet mēs jau varētu sakārtot smuki visu dizainu, lai man nekarātos kaut kur hipersaites mistiski tabulas labajā pusē, bet būtu nonesis apakšā. Protams, būtu jāattēlo visi dati, un būtu vēlams arī izdarīt tā, lai viņi atrodas dažādās lapās, nevis kā tagad man viss ir vienā čumu muģumā. Protams, vajadzētu uztaisīt tā, lai saitiņš attēlotos vienlīdz labi no visām ierīcēm, ja? Un, protams, vajadzētu uztaisīt, ja mums ir poga login, ielogoties, ja? Pieteikties sistēmā, ierakstīties, tad vajadzētu būt kaut kur podziņai arī sign up, kad varētu mēs pieregistrēties, vajadzētu būt kaut kur arī podziņai logout, izlogoties no sistēmas. Un vajadzētu, protams, arī paredzēt to, ka mūsu lietotāji varētu būt vairāku veidu. Viņi varētu būt vienkārši lietotāji, kas, piemēram, kaut kādu pasūtītāju, kur var tikai skatīties, kādas jaunas preces ir pieejams noliktavā, kādas jaunas zeķītes. Vai arī tie varētu būt administratori ar tiesībām pieregistrēt jaunus cilvēkus, jaunus ezīšu sistēmā, kā jau tur sanāk. Bet to jūs varat mēģināt izveidot paši, šie ir pamati. Atkal atgādinu, šis ir tikai viens no veidiem, viens no primitīvākajiem veidiem, kā to var izdarīt. Ja jums sanāk savādāk, ir ok, viss ir pareizi. Ja jums sanāk skaistāk, ir vēl labāk.
Šis ir tikai pamatiņš. Un tad veiksmīgi!